Nu, tad sveiciens visiem sarunu festivālā, sveiciens no Dabzinātņu akadēmiskā centra Torņkalnā. Man te kolēģi atstāja vairākus jautājumus. Pirmais ir, vai ģenētiski modificētā pārtika pabaros cilvēci vai nobeigs to? Nu, jāsaka, ka ne viens, ne otrs. Ģenētiski modificētā pārtika, protams, nāk ar lielu pretenziju, ka mēs visus pabarosim un pieaugot tur cilvēku skaitam uz zemes līdz 9 vai 10 vai 11 miljardiem, mums nebūs pietiekami citas iespējas, kā nodrošināt ar pārtiku īpaši tos rajonus, kur šī pārtika visvairāk pat labam nepieciešama – Āfrikā, Āzijā. Bet lieta jau tā, ka ģenētiski modificēto pārtiku lielākoties neaudzē ne Āfrikā, ne Āzijā, lai arī viņi tur Indijā un Ķīnā sāk pamazām izplatīties. Lielākie ģenētiski modificētās pārtikas audzētāji ir Amerikas Savienotās valstis, Brazīlija, Argentīna, Kanāda. Un jautājums jau ir šajā gadījumā ne tik daudz par to, kā izaudzēt, bet par kādu naudu nopirkt to pārtiku. Un ģenētiski modificētā pārtika, tāpat kā jebkurš cits sasniegums bioloģijā vai dabas zinātnēs, neatrisina sociālās problēmas. Kamēr tas jautājums par pabarošanu, tas ir jautājums par pārtikas sadalas mehānismiem, par mūsu spēju organizēt un rīkoties ar to, kas ir dabā izaudzēts. Un tātad sociālās problēmas ģenētiski modificētā pārtika nerisinās, un kopš tagad jau 20 gadus viņa tiek ļoti intensīvi audzēta. Ir pasaulē pieaudzis no vienas puses gan pārmērīgi noēdušos, aptaukojošos cilvēku skaits, gan arī to cilvēku skaits, kas dzīvo nepietiekams pārtikas, pat bāda apstākļos. Tā kā šī pretenzija nav pamatota. Ģenētiski modificētā pārtika neatrisinās sociālās un arī pārtikas nepietiekamības problēmas pasaulē. Vai ģenētiski modificētā pārtika var nobeigt cilvēci? Arī nē. Lai kā ir pētījuši un lai kādi ir bijuši mēģinājumi pierādīt vēlnišķo un demonisko ģenētiski modificētās pārtikas ietekmi uz cilvēku vai uz dzīvnieku veselību, tie kādreiz skaļi izskanējušie un plaši citētie stāsti par to, ka peles pārstāja vairoties, žurkas neizaug un viņām rodās audzēji. Viss ir izrādījušās vienkārši sakot pupu mizas vai kļūdaini vai pilnīgi apzināti maldinoši veidot eksperimenti. Ģenētiski modificētās pārtikas it kā iespējamā negatīvā ietekme uz veselību nav lielāka kā jebkuras citas pārtikas produktu ietekme uz veselību. Protams, ir 20 gadi jau pagājuši, un tie parastie stāsti, ka kāpēc amerikāņi ir tādi apaļīgi, tāpēc, ka viņi nolāk kādu ģenētiski modificēto pārtiku. Nē, taču. Tas ir tāpēc, ka viņi ēd neveselīgi, ēd šo te hamburgerus un ātri sagatavoto, ātri apēdamo pārtiku. Tas ģenētiskā modifikācija te nav pie vainas. Tāpat tās arī runājot par ietekmi uz vidi, daudz lielāku postu vidē līdz šim ir nodarījuši nebūtu ģenētiski modificēti organismi, bet vienkārši organismi, kas ir sveši konkrētajai vidē. Latvijā te labi piemēri ir, pieņemsim, kaut vai latvānis, kaut vai Amerikas ūdeli, kaut vai jenotsuns. Neviens no tiem jau nav ģenētiski modificēts. Viņi vienkārši ir ienākuši kā sveši elementi mūsu vidē un neatrodot šeit savus dabiskos konkurences, sāk bez mēra un bez jēgas izplatīties. Tā kā, diemžēl, nevar iepriecināt. Nebūs ne šausmu stāstu, ne arī brīnišķīgo glābšanās scenāriju.
Tad nākamais jautājums. Ko jauna modernā zinātne ir atklājusi par cilvēku pēdējā desmitgadē? Protams, ļoti daudz. Te var runāt sākot ar tīri to ģenētisko līmeni, un pēdējā desmitgadē ir fantastiski attīstījušās jaunās genoma pētīšanas metodas, kas atļauj burtiski vienas dienas laikā jau noskaidrot jūsu ģenētiskā koda tekstu. Protams, nolasīt vēl visu to tekstu nenozīmē saprast, kas tur ir uzrakstīts, bet pamazām arī tā sapratne sāk rasties un sāk veidoties sakarības starp iespējamām kļūdām tekstā un slimībām vai kādām īpašām spējām. Protams, tās sakarības ir ļoti rūpīgi vēl jāpārbauda un jāpierāda, tāpēc, piemēram, Amerikas Savienotās valsts pagājušā gada sākumā aizliedza tādas jaukas firmas kā 23andMe darbību, kas jau bija uzsākusi visas pasaules mērogā tādu komerciālu piedāvājumu, ka par nieku tur $400 vai $600 var noteikt vairākus simtus jums raksturīgo gan ar slimību attīstību saistīto iespējamo ģenētisko defektu, gan arī kaut kādu īpašu spēju vai īpatnību klātbūtni saistīto ģenētisko kodu atšifrēšanu. Piemēram, vai jūs samirkšķināsiet acis, kad jums uzspīdinās, kad kāds skaļi nošķaudīsies blakus, vai jums sērs augsīs uzkrājās vairāk vai mazāk. Tādas dīvainas un varbūt noderīgas lietas pat tika jau ģenētiski prognozētas. Bet tā kā Amerikas zāļu un pārtikas administrācija ļoti, ļoti strikti pieiet šādiem iespējamiem prognožu teicējiem un pareģotājiem, tad tagad viņi var tikai ģenētisko populācijas izcelšanās vēsturi mēģināt skaidrot. Līdz ar to, protams, kompānijas apgrozījums ir ievērojami arī krities. Jā, drīz būs tāds jau brīdis, ka katrs savu ģenētisko kodu varēs uzzināt, visus 3 miljardus burtiņus saņemt vienā faila veidā pēc nakti ilgušas genoma analīzes. Jautājums, protams, ir, cik ilgs laiks vēl paies, kamēr mēs sapratīsim, ko tas teksts īstenībā nozīmē. Un kur tad ir tas mūsu labie un sliktie, un latviskie un nelatviskie vai neandertāliskie gēni apslēpti, un kā tad viņi darbojas, un kā to ir ietekmējis audzināšana. Tur vēl būs laiciņš jāpagaida. No otras puses arī ļoti daudz ir tādi neirofizioloģiskie interesanti atklājumi, kas ir saistīti ar tagad attīstītajām jaunām tehnoloģijām ļoti ātri. Noteikti smadzeņu darbības īpatnības potenciāls dažādās smadzeņu zonās ar tādu neinvazīvu metodu, nekādas elektrodus nav jāiestāda. Tā ir tāda magnētiskā rezonanse, ātri darbīga, kas arī vienlaikus var noteikt, kā mainās vielmaiņas intensitāte dažādos rajonos. Un tad parādās ļoti, ļoti daudz interesantu stāstu par to, ko nozīmē brīvā griba, vai mēs varam iepriekš determinēt, vai mēs apzināmies, kādu rīcības modeli mēs izvēlamies, vai varbūt tur ir kaut kas pavisam cits mūsu smadzenēs iekšā, kas sēž, pārslēdz tos kloķīšus, un mēs tikai pēc tam domājam, ka mēs esam kaut ko izvēlējušies. Tā kā arī daudz kas interesants vēl te būs sagaidāms. Un pēdējais, kad iestāsies nākamais ledus laikmets?
Šobrīd mēs esam tā kā sasilšanas fāzē. Daudz strīdās, vai tas ir cilvēki, vai tas ir vienkārši kārtējais dabas cikls. Iepriekšējais tāds mazais ledus laikmets Eiropā bija pirms kādiem gadiem 250, tad, kad tur mēs Brēgeļu bildēs redzam, ka pa Holandas tiem kanāliem visi ziemā slido un viss tur ir smuka aizsals un apsnidzis, kas tagad ir pat grūti iedomājams. Tad iepriekšējais lielais ledus laikmets bija pirms gadiem 15,000, kad vēl visa Latvija bija zem biezas ledus kārtas. Šobrīd mēs drīzāk vairāk kustam, bet vai tā kušana nevar atkal kādā brīdī novest pie kāda cita efekta, vai tad, ja mainīsies golfa traumas virziens, atkal nesāksies pavisam augstāki laiki. Grūti man to būtu prognozēt, tas ir vairāk tā kā jautājums mūsu kolēģiem ģeologiem, zemezinātniekiem, bet tas, ka šie pārmaiņas notiek, ka viņas ir cikliskas un ka mēs bieži pārspīlējam savu spēju tās ietekmēt, tā ir neapšaubām taisnība.